Aļikā 2 eiro. Salīdzināsim plēšu žāvēšanas dvieli ar konkurentu žāvēšanas dvieli no viena vietējā veikala, kas ir tas pats aļika dvielis. Metam virsū aļika žāvēšanas dvieli. Es nesaprotu, kā šo var saukt par žāvēšanas dvieli. Viņš jau viss ir cauri slapjš, un ūdens ir nevis nožāvēts, bet izsmērēts pa virsbūvi. Bet te jau ir skaidrs, ka viss ir slikti. Ok, te viss jau ir vienā švīkā, tas viss būs ūdens kaļķis, bet ja pat ir demineralizēts ūdens, te visur salips klāt putekļi. Uz bagažnieka te jau ir ļoti slikti, nu viss. Un šitais bija kaut kur 10 eiro. Tas nebija 2 eiro. Pa 2 eiro vispār nekas nav. Un tagad metam virsū plēšu žāvēšanas dvieli. Un viss nosolka bez jebkādām svītrām. Viss ūdens, kur var spiest, tas ūdens ir tepat iekšā, un viņš nekur ārā neiet. Līdz ar to tā virsma būs vēl joprojām absorbējoša. Pēc sajūtām te jau ir ļoti daudz ūdens, bet re, kur virsma, piemēram, kur tikko nožāvējām, pilnībā sausa bez jebkādām svītrām. Nu, pavisam cita lieta. Bez problēmām pāries pāri visam auto, ļoti absorbējošs, kompakts un neatstāja svītras. Ļoti aktuāls tagad vasarā, lai pēc mazgāšanas uz virsbūves nepaliktu ūdens traipi, un pat, ja izmanto demineralizēto ūdeni, lai ūdens pilēs neiesaistos putekļi, kamēr tās žūst. Tā kā jā, vienmēr var atrast lētāk, bet vai būs labāk? Ierakst komentārā.